Labdien! Labdien, meitiņ! Es gribētu runāt ar iestādes vadītāju. Jums tāds vai tāda te būtu? Nu, un ko tad jūs tāda ar viņu gribējāt runāt? Par pensijas palielināšanu vai mēs ar to nenodarbojamies? Nē, es gribēju tikai lūgt. Lūgt? Pēc pabalstiem mēs ar to nenodarbojamies. Tad lūdzu pie sociāliem 2. stāvā. Skaidrs? Arī pabalstu man nevajag. Vēl jau neesmu tik veca. Dzirdēju, ka jums ir vajadzīga apkopēja. Tad nu es nolēmu strādāt par apkopēju. Ak tā, par apkopēju. Nu, nezinu gan. Kā? Vai tad tā vieta jau aizņemta, ko? Es tikai šorīt avīzē izlasīju. Tur melns uz balta rakstīts. Te, firmai lietai vajadzīga apkopēja. Es tā steidzos. Nu, nezinu gan. Atnāciet rīt uz darba interviju un tad izlemsim. Bet, tad jūs mani nevarat intervēt tūlīt, ja es esmu te atnākusi. Nē, es viena tādas jautājumas neizlēmu. Atnāciet rīt uz darba interviju 9:00 un lūdzu precīzi. Neviens uz jums te gadīt netaisās, skaidrs? Katrā ziņā, meitiņ, katrā ziņā! Uz redzēšanos! Katrā ziņā! Nu, labrīt! Labrīt, priekšniek! Nu, kas tad mums šodien tur ir? Nākat sēžties. Šodien. Šodien divas ir pieteikušās uz apkopējas vietu. Nu, viena tā pirms pensijas vecumā un viena tā gadiem 30. Nu, un kuru tad ņemsim? Nu, ne jau to veco grabažu. Ņemsim to jauno. Pie reizes varēs novākt banketa galdus. Piestrādāt pa kurjeru. Vietuļā māte. Tā jums pretī nerunās. Nu, labi, lai ienāk pirmais pretendents. Nu, labi. Pirmais, lūdzu. Labrīt! Labrīt. Marta Sūna! Jūs tātad vēlaties strādāt par apkopēju? Katrā ziņā! Un mūsu iestādē? Katrā ziņā! Bet vai jums ir skaidrs, kādi ir apkopējas pienākumi tādā prestižā iestādē kā mēs? Katrā ziņā! Uzpost, slaucīt grīdas, slaucīt putekļus un rūpēties par puķītēm. Ziniet, es iepriekšējā darba vietā rūpējos par puķītēm un tās tā auga. Un visi tā priecājās. Un par ko jūs strādājāt iepriekšējā darbvietā par apkopēju? Nē, es biju bērnu dārza audzinātāja. Tas ir slikti. Kāpēc slikti? Man tas darbs patika. Ziniet, ar tiem bērniņiem. Tā tad jums nav iepriekšējās darba pieredzes. Un vispār, cik jums ir gadu? Vai jūs varat veikt tik atbildīgu amatu? Veselība jums atļauj, kad būs jāizsniedz augšējie plaukti. Droši vien cerēvis galdiņu ko. Katrā ziņā es par veselību nesūdzos. Esmu rudīta un stipra kā kara zirgs. Un cik valodas jūs pārvaldāt? Vai meitiņ, valsts valodu, lodgoļu valodu un krievu sarunu valodu. To nu perfekti. Jo mans kaimiņš ilgus gadus bija krievs Vasilijs. Tad nu tas tos īstos krieva vārdus man iedzina galvā. Tad, kad atbrauks tie jūsu ārzemnieki, atcerēšos pie vajadzībām.
Savienības valodas pārvaldāt angļu, vācu, zviedru. Vai, meitiņ, kad tad mēs iestājāmies tajā Eiropas Savienībā? Par kurā gadā tas bija? Nu, kā tad? 2004. gadā, 1. maijā. Es arī balsoju par to Eiropas Savienību. Man jau dikti tā vainiņa patika, un viņa teica, ka jābalso. Nu jā, nu tik ilgāk laika posmā tad nevar apgūt visas tās Eiropas Savienības valodas. Jo mans kaimiņš Vasilijs dzīvo Latvijā no 1946. gada. Bet latviski zina tikai vienu vārdu – nepaņimāju. Jā, tās valodas apgūt ir grūti, bet izturiet kursos, ja jums tas ir vajadzīgs. Nu, dodiet man to darbu. Es parādīšu, uz ko esmu spējīga. Strādāšu kā zirgs. Un kamēr nokritīsiet ar infarktu vai insultu, un ko tad ārzemnieki padomās, ka mēs jūs esam galīgi izdzinuši ko? Vai par Latvijas tēlu esat padomājusi ko? Un par Latvijas tēlu spodrināšanu ir jādomā katram tās pilsonim. Un jums, tantiņ, es jums iesaku jūsu vecumā atrast citu darbu. Mēs jau neko, bet par Latvijas tēlu ir jādomā. Un ja tā padomā, cik šodien jauni cilvēki ir bez darba? Skaidrs? Ak, tā! Es jums te neesmu nekāda veca tantiņa. Es esmu studente un rakstu maģistra darbu par Eiropas cilvēktiesībām Latvijā. Un jūs to tikko pārkāpāt par visiem 100%. Mēs neko nepārkāpām. Mums bija darba intervija, un mēs nolēmām. Jūs nolēmāt, ka es esmu veca tantiņa un ka man darba nevajag. Protams, gan priekšnieka kungam, gan tiem saucamajiem ārzemniekiem jau labāk patiktu, ka te grozītos meitene īsos pruncīšos, būtu kur iekņemt pēc vajadzības. Bet vai jūs zināt, ka tas ir Eiropas cilvēktiesību pārkāpums? Tur melns uz balta ir rakstīts, nedrīkst diskriminēt cilvēkus pēc vecuma. Ja es par jums sūdzētos, tad gan jūs nevarat platīties ar savu Latvijas tēla spodrināšanu. Nu, tu mūsu meitiņi te nebaida to Briseli. Tā ir tālu un tā ir citas rūpes, kas tos uztrauc daudz vairāk nekā vecas tantiņas Latvijā. Ja mēs nebūtu ievērojuši Eiropas Savienības lopu turēšanas noteikumus, tad gan, bet šitā, ej, meitiņi, ar mieru un nebāz savu degunu tur, kur nevajag. Es nu iešu, bet neceriet, ka es likšos mierā, un savu degunu es bāzīšu visur, kur tas būs vajadzīgs. Ja jau mēs esam Eiropas Savienībā, tad tās likumi ir jāievēro. Un katrā ziņā es pie tā strādāšu. Uz redzēšanos! Katrā ziņā, katrā ziņā. Oh.